Meitene laipni izķemmēja sirmgalvis garos matus un tā deva viņai darbu – pieskatīt govis. Bet mums šodien ir darbs ar aku. Grieķu un skandināvu mitoloģijā likteņa dievietes, kas valdīja pār cilvēku dzīvēm, viņas vērpa un nauda. Te notiek arī procesi, pārdzimšanas procesi, transformācijas procesi dažādi. Krist akā, bet tad mēs kritīsim augšā. Un mēģiniet lidot! Akvareļu krāsām, nevis gošas krāsām, bet tieši akvareļu krāsām. Un uzliktu uz pavadiens visu laiku pārtrūkst, tas raksts neveidojās. Ir nepatīkami sēdēt akas malā, un večiņai ir tāda divējāda daba, vienmēr pretrunīga, uzsūtīt graujošos spēkus, jā, tā kā uguni. Instinktīvi zina par to, kā vai ar debesu tēvu, vai laimes māti. Paldies!